Pēdējā oktobra nedēļa Baltijas reģiona biržas ļoti izteikti dominē pozitīvas noskaņas. Investori beidzot ir sadzirdējuši risinājumu Eiropas parādu krīzē, kā rezultātu mēs varējām redzēt pārliecinošu akciju kāpumu ASV un Eiropas tirgos. Dažreiz šis kāpums sasniedz pat 3 līdz 6%. Straujākais kāpums Baltijas biržas bija vērojams Tallinas biržā, kurai jau tradicionāli ir stiprāka korelācija ar ASV un Eiropas tirgiem. Pagājušā gada laika tā ir 40%, Viļņa 35% un Rīga 16%. Rīgas biržas apgrozījuma pamatu veidoja divas akcijas – Rīgas kuģu būvētava un Saftehnika. Interesi par Rīgas kuģu būvētavas akcijām turpinās jau vairākas nedēļas, un ja iepriekšējā nedēļa mēs varējām redzēt strauju kāpumu šajā akcijā, tad pagājušā nedēļa mēs varējām redzēt tehnisku korekciju, kā arī vairākas spekulācijas, kuras sekoja tehniskā korekcija. Varu pateikt, ka ļoti izteikti palielinājās svārstīgums akcija, un cenas svārstības diapazons pagājušajā nedēļā bija 10 centīmi, kas ir daudz, ja mēs paskatāmies, ka akcijas cena ir 70 centīmi. Savukārt, Saftehnikas akcijas ļoti ātri nonāca investoru uzmanības centra pēc paziņotam ziņam, ka uzņēmums plāno izmaksāt dividends 23 centīmus uz vienu akciju. Šīs ziņas tika publicētas ceturtdien no rīta, un jau ceturtdien mēs varējām redzēt akcijas kāpumu pa 10%. Jau tradicionāli ziņas par dividendiem ļoti ātri aktivizē tirzniecību un palielina akcijas cenu. Tā notika arī šoreiz. Uzņēmums paziņoja, ka plāno 85% no pagājušā gada peļņas izmaksāt dividends, kur 15% paturēs uzņēmumu, kā rezultāti nesadalīta peļņa veidos gandrīz 2 miljonus latu. Interesanti, ka pēc samaksātajiem nodokļiem investori saņems 0,207 latu dividends. Un praktiski pat to pašu cenu akcijas cena arī uzkāpa ceturtdien.